Ceturtdienas pēcpusdienā, vakarpusē, Latvija un arī tajā skaitā Kurzeme sasniedz augstu atmosfēras fronti ar itin stipru snikšanu. Kurā vietā jūs sagaidījāt šo sniegputeni? Man tas tieši bija beidz darbu tieši dienu vakarā. Kuldīgā ne, bet Vidzemē, pie Siguldas. Bija diezgan putenis tāds stiprs. No rīta pamodās bija kā 10 centimetri. Jau sniegu saļa? Jā, un sniegu visu dienu vēl. Un, teiksim, jūs braucāt uz Kuldīgas pusi. Jā. Kur tas sniegs palika mazāk? Pie Rīgas viņš jau bija. Rīgā viņš jau var teikt, ka nebija vairāk. Un braucot līdz Stukumam, tad sniegs bija, var teikt, pazūd, un tā Stukuma bija atkal parādījās. Un šī sajūta, pirmais sniegputenis, kā bija? Nebija nekā labs atmiņas. Varēja būt labāks. Un tomēr lapas un putenis. Tā bija. Tā bija pamodies, un tad jau sniegs. Iepriekšējā dienā saulīt spīd, un tagad. Un kā, teiksim, braucot no Vidzemes mainījās šie braukšanas apstākļi ceļa? Tu Vidzemē, tur līdz Raganai, tur bija vienkārši mašīnas. Tur smagās mašīnas bija grāvī, tie, kas ārzemnieki, kad brauc, ceļi nebija tīrīti, jaunais ceļš tur ir taisīts, nekas nebija nekaisīts, nekas. Nākamajā piekdienas vakarā bija tikai stumts. Tur visu dienu nekas nebija darīts. Un Kurzemē sniega praktiski nav. Jā, neizskatās, ka te būtu bijis. Nekā te nav. Salas tāds bišķi, jā. Cik tad bija šorīt grādi pie jums? Cik bija? Es neieskatījos. 3 laikam bija. 3 grādi, vairāk ne. Vai domājat, šis sals uz pastāvēšanu? Nē, ar trešdienu vairāk nebūs. Es tā domāju. Cerams, ka nebūs vairāk. Bet jābrauc uz ziemas riepām? Tās mums ir visu virsū jau. Pagājušās ceturtdienas vakarpusē Kuldīgā pamatīgs putenis. Vai tu redzēji, kā bija sajūtas kādas? Sajūtas bija tādas, ka ziema ir klāta. Likās tā mazliet nepatīkami, jo augstums jau mazliet. Tā jau man patīk vairāk rudens nekā ziema, jo rudeni tā nesanāca izbaudīt, ja godīgi. Nebija tik ilgs laiks. Un šis putenis, vai tu skatījies viņu? Baudīji šo? Tur jau daudz nav ko baudīt, man tas augstums tā pārāk nav pie sirds. Un nākošā rītā daļēji pat balta zeme? Jā, tas bija mazliet pārsteigums. Nebija gaidījis tā uzsniegs. Arī nedēļas nogalē no rīta -grādi, arī šorīt -3. Kādas sajūtas šodien? Jā, ziema. Var beidzot uzvilkt jaku virsū sajūtas. Atkal to ziemas sajūtu. Tagad brīvlaiks. Vai būs ko darīt šādos laika apstākļos? Protams, patīkamāk būtu, ja būtu siltāk. Varētu vairāk pavadīt laiku ārā. Tagad tāds vēss. Un tomēr vai ies kaut ko skatīties? Spīd saulīt, pa dienas vidi jau būs skaists laiks. Jā, pa dienas vidi vēl tā. Kaut ko jau var iziet ārā, bet ne uz ilgu laiku. Pārāk augsts. Nedēļas nogalē jau soli līdz +10 atkal. Tad jau varēšu vairāk iziet ārā. Tagad tā pārāk. Ceturtdienas vakarpusē Latvijai pārvirzījās augsta atmosfēras fronti ar neierastu priekš oktobra sniegputeni. Kāds bija sajūta šajā brīdī? Es savam labākajam draugam aizsūtīju īziņu vakarā, kad ieraudzīju sniegu. Es aizsūtīju īziņu priecīgs Ziemassvētkus. Man ļoti patīk sniegs. Man vienmēr ir patikusi tā sajūta, kad ir pirmais sniegs aiz logu. Man liekas, tas tik pasakaini un burvīgi. Man ļoti patīk. Pašu šo puteni skatījies pie loga? Skatījos, jā, mēs ilgi vērojām. Man krustmāte, viņa gan ir, viņa pie kultūras nama ir sētniece, un viņai galīgi nepatīk šitas viss procedūra, bet es atkal ļoti priecājos, un tad mēs abas divas mājās. Ai, sniegs un vai, sniegs! Dzeltenās lapas un sniegputenis. Jā, viss kopā ļoti skaisti izskatās. Ļoti skaisti. Es biju fotografēt, un man ļoti patīk. Jā. Un nākošais rīts zeme gandrīz vai balta? Gandrīz balta, sasalus. Ļoti labi, mēs tikko nācām, arī ledus bija, un mazais man ledus sit un saka, tā kā stikls. Mēs visi priecājamies. Ļoti patīk. Alūksnē 21 cm, pie Cēsīm 30 cm. Vai tas nav pa daudz oktobra beigām? Man jau liekas, ka nē, tā jau tas pie mums ir. Viņš uzsniega, bišķiņi pakūst, un tad atkal uzsniega. Mēs taču dzīvojam ziemeļos tomēr. Man liekas, ka tas ļoti normāli ir. Šīs nedēļas nogalē gan soli +10. Jā, tas gan ir dīvaini par to, ka tās grāda atšķirības ir tik ļoti milzīgas.
Bet, arī man tā šķiet, ka mēs Latvijā dzīvojot pie tā visu ļoti pierodam, jo laika apstākļi mums te mainās ik pa pusstundai, tā kā es domāju, ka jau mēs sākam pierast pie šitām lietām. Kā bija ar sniegputeni Laidu pusē ceturtdien? Bišķiņi bija. 5 centimetri. Mums Sermītē jau tā kā 3, bet uz Laidu pusi jau nāca, tā bija vairāk. Un kāds bija šīs sajūtas oktobra beigās, šāds te itin spēcīgs putenis? Sajūta ir vienreiz. Vismaz tādu nepierast. Un šis nākošais rīts zeme bija balta? Jā, balta. Vai sniegs ir saglabājies arī līdz šodienai jūsu pusē? Mežā jau ir. Ļavās ir. Kā jūs domājat, cik ilgi viņš būs pie mums? Grūti pateikt. Varbūt nedēļa. Solīt silts, kad būs tāda. Varbūt silts jau būs nojas, bet no rītiem uzsalts, pa dienu sasīrus, visu pakūs. Bet ilgu pastāvēšanu jūs viņam neprognozējat? Nē. Pirmais sniegs, tas jau nevar būt uz ilgs. Jūs prognozes kāds varētu būt novembris? Es neprognozēju. Kā, teiksim, dzīvnieki uzvedās, varbūt ir novērots kaut kas, varbūt intensīvāk barojās? Viņam jābarojās, jāmeklē zem sniegu. Un kā ar autotransportu pārvietoties? Kāds ceļš bija, piemēram, šorīt? Šorīt labs ceļš, bet 3 dienas atpakaļ, tad jau bija, apledojumi. Braucāt šā apledojuma laikā? Jā. Braucu. Tas bija apgrūtinoši? Skriet nevar. Jābrauc ar prātu, jādomā. Mēs ceļi jau ir apledojuši. Pagājušās ceturtdienas vakars pienāk ar stipru sniegputeni arī Kurzemē. Kaut gan jūra tuvu, tomēr sniegs bija. Kāds bija sajūtas? Tā grūti pateikt, likās kā negaidīt. Uzreiz tāds sniegs. Ierodoties šeit no Anglijas, vai kaut ko tādu gaidījāt? Nelikās, kad uzreiz tik ātri būs tā, tik sapatinās. Latvijas austrumu pusē pat 20-30 centimetri. Jā, biju vidzemē, redzēju pats. Kādu vidzemi izskatās? Kā bargā ziemā piesnigusi, viss koki apsniguši. Koki ar lapām un sniegs, vai tas nebija interesanti? Jā, dabas skats ļoti skaists. Vai arī sapfotografēji? Jā, ir dažas bildes sapildētas. Būs piemiņa? Jā, tieši tā. Un braucot no Vidzemes uz šo pusi, kur bija tā, teiksim, tā robeža, kur palika sniega mazāk? Jau tuvāk Siguldai, jau uz Rīgas pusi, jau Rīga vēl uz šo pusi tuvāk. Pavisam maz varēja būt. Jā, no Rīgas uz kā varētu pateikt. Tuvāk droši vien jau nebija vairs tik daudz. Pūrē nebija jau vairs, jā, tikpat kā vispār nebija bijis, jā. Un vai tas, kas bija šeit, Kuldīgā, vai to var uzskatīt nos par pirmo sniegu? Nezinu, droši vien, ka nē. Es domāju, tas tik tā viens mirklīts maziņš. It kā no vienas puses jā, bet tā ātri vien pazuda. No rītiem tomēr mīnus, vai tas neapgrūtina braukšanu? Nē, nav nekāds problēmas. Braukšana, kārtībā. Labas riepas, tad viss labi. Kā domā, cik ilgi šāds vēsts laiks varētu būt? Grūti spriest. Tā, varbūt, kad turās kādu laiku nedēļas. Bet neliekās, kad ilgstoši. Palūkojoties nesenā pagātnē, konkrēti pagājušas ceturtdienas novakarē, Kuldīgā sniegputenis. Vai kaut ko tādu gaidījāt, ka jau oktobrī tā būs? Nē, noteikti arī, ka pats sniegs ir jau oktobrī, es negaidīju. Man pašai īstenībā sniegs nepatīk un arī nevēlos viņu tik ātri, bet, ir kā varbūt pa logu kaut ko redzēt to sniegputeni, bet tā es viņu baigi neizjūtu, jo pat vienkārši bija mājās un
nu, tā problēmas tā kā man nekādas tas nesagādāja, bet, nu, kaut ko varbūt tā kā pa balkonu tu redzēji tā. Bet, nu, katrā ziņā negaidīja neko tādu vēl tik ātri. Kokiem vēl lapas un pēkšņi sniegs. Nu, jā, jo principā jau vēl ir rudens un tā kā, nu, parasti tas tā kā uz kādu novembra beigām to sniegu, tā kā ir parasti redzēts, tā kā tagad bišķi pa ātri mazliet. Bet es biju lasījusi ziņās, ka vispār tāda būs novērojama, tāda redzdabas parādība, tā kā no ceturtdienas uz piekdienu, kaut kā tā. Un nākošais rīts ar daļai baltu zemi. Jā, to es gan biju kārtīgi ievērojis no rīta, bet, nu, neteiksim, ka es par to būtu biju. Nē, lai gan viņš jau ātri nokus. Nebija jau, man liekas, es tā pašā piedienā jau arī gāju pēc tam ārā no mājām, un ka pēc tam jau diena jau bija iesilus, un tā bija tīrs smuks laiks, nebija jau nemaz tik slikts laiks. Un tagad, kad no rītiem ir šorīt -4, vakar -6, kādas šīs sajūtas? Pēc iespējas siltāk jāģērbjās, es jau jūtu, es arī tagad gāju pa pilsētu, es jūtu, ka es neesmu uzlikus cimdus, ka rokām augsts jau paliek. Un, nu, ir tā, ka nu, tas nav, protams, ir smuki, vispār sniegs pats par sevi smuks, ir rudens smuks, bet nu, es neesmu par to, ka jāģērbs jau siltāk. Man, protams, patīk vasarā pastaigāt tur šortos, kreklā, bet tagad tas vairs iespējams nav, un līdz kādam pāris mēneši arī nebūs iespējams. Bet nav jau tik traki, jo tuvojas arī Ziemassvētku, jo kas savā ziemā man tā ziema arī pat, jo man ir dzimšanas diena tajā gada laikā, un tā kā nav jau nemaz tik traki. Vai pagājušās ceturtdienas sniegputeni redzējāt? Nē. Un tu? Es neredzēju. Un nākošais rīts pienāca un zemi balta, to gan droši vien redzēja. Jā, to redzēju. Kāds bija sajūtas? Nu, labi. Bija augsts. Normāli. Un, ka gāju uz skolu cimdus, paņēmi vismaz? Jā, paņēmu. Un tu? Es arī paņēmu. Tā tad rokas nesauc. Tikai šodien nepaņēmu. Kā tad tā šodien, kāpēc ne? Nezinu, aizmirs. Un nesauc rokas braucot ar riteni? Nē. Un kāda ir iela? Nu jau gan ir atkusus. Vai nebija slidens, kad tu sāki braukt? Man nebija slidens. Bet ja būs slidens, brauksi? Nē, tad nē. Kādas bija jūsu izjūtas pagājušo ceturtdienu, kad Kurzeme šķērsoja augsta atmosfēras fronti un bija sniegputenis? Nu, es domāju, ka tagad jau pat labi ir tas laika periods, kad normāli ir, kad vajadzētu tā kā būt salam un arī, protams, sniegam un visam pāriem, vai ne? Nu, un, protams, es domāju, tāpatās arī jārūpējās ir par sevīm un par apģērbu, tāpatās ir par mašīnām, par riepām, vai ne, kad laicīgi jau jāgatavojās arī tam, kad nāks sals un būs sniegs, un lai būtu drošāk pašam izjūt, jāuzliek laicīgi, jau ir automašīnai riepas ir, un, nu, ziem jau jāsagaida laicīgi viss ir. Tas ir tāpatās, kā, teiksim, vasarā jātais ir ragaus un ziemā jātais rati, vai ne? Jā, protams, bet šogad ir tāda interesanta lieta, ka kokiem vēl pat ir zaļas lapas un pēkšņi uz zaļām lapām sniegs. Nu, senos vecos laikos jau teica, ka, nu, nezinu jau, cik tur tā taisnība ir, jā, bet, nu, kad iekrītot zaļās lapās sniegs, tad it kā tas esot tāds trūcīgs gads. Tā vec ļaudis minēja. Un, nu, Kurzemē, protams, paveicās, bet Vidzemē un, teiksim, pie cēsim 30 centimetri, alūksnē pāri pa 20. Tas tomēr, vai nav mazliet pa daudz priekš oktobra? Nu, tas it kā pārsteidz, it kā tas tāds dabas, kā varētu teikt, tāds pārsteigums, vai ne, kad citur bišķi vairāk to sniedziņu izgājuši, citur bišķi mazāk, bet, nu, ar to jau, principā, it kā vairāk vai mazāk jārēķinās. Tās ir tāds mans domas. Vai ceturtdienas sniegputenis, kas šķērsoja arī Kurzemi, skāra arī Kabili, jūsu pusi? Jā, protams, skāra Kabili. Kādas bija sajūtas? Dzeltenas lapas un sniegputenis? Sajūtas bija dīvainas, bet, nu, man kā cilvēkam, kam ir fotoaparāts, tad jau bija darba pilnas rokas. Tātad gājāt ārā un fotografējāt? Jā, arī. Bet kā namsaimnieks ar bažām skatījos, kad es to notīrīšu savā sētā. Un pienāca rīts, kāda izskatījās Kabile? Pienāca rīts, Kabile izskatījās balta.
Cik apmēram biezs sniedziņš bija? Nu, īpaši biezs nebija, kā 10-12 centimetri. Tik daudz? Jā, bija. Un vai viņš ir saglabājies arī šodien vēl? No rīta vēl bija. Nezinu, kā tagad aizbraukšu mājās, redzējuši. Kuldīgi es skatos, ir tīra no sniega. Jā, mums praktiski nebija. Bija, pēc puteņa, pēc tam tikai bija krusta nākošajā dienā. Bet jūsu vērtējums Vidzemē 20-30 centimetri, tas priekš oktobra ir nedzirdēts skaitļi. Nu, es nezinu. Dabai patīk jokoties. Ar ko gan neizjokot mūs. Mums jau arī krustas graudi bija šādi te apmēram kabilēti. Vai tik liela krustas grauda ir pieredzēta? Kad visi vienādā lielumā, tad tā nebija pieredzēts, bet šad tad pa kādam lielākam bija. Un vai nebija liels troksnis, ka šie lielie krustas graudi krita? Bet, protams, tāpēc es arī gāju skatīties laukā, kas notiek. Protams, ar fotoaparātu. Interesanta kolekcija foto. Jā, ar ko gan ne. Pagājušā ceturtdiena, pulkstens apmēram 8 vakarā, un pēkšņi Kurzemē sāk stipri snikt. Jūs vērtējums šādai dabas parādībai? Tie ir normāli. Tas nekas jauns nav. Rudens jau ir pagājis tikpat kā novembrī. Pagājuši gadu, ja nemaldos, bija biezāks sniegs. Un tas, ka Vidzemē, cik nu te tas tālu? 20-30 centimetri oktobra mēnesī. Jā, bet tajā pašā laikā Ventspilī ne grams. Es biju tāpēc uz Ventspili aizbraucis. Ne grama. No tālūk. Un tas, kas bija Kuldīgā, vai to varu maz uzskatīt par pirmo sniegu? Nē, tas tāds priekšspēle. Es uzskatu, ka tas nav. Tas tikai parāda tikai to, ka vispār tāda ziema eksistēs, ka būs. Un kādi jūs domājat, viņi būs? Es domāju, ka nebūs pārāk bārgi nebūs. Pēc visiem tādiem nostāstiem, tādiem, kas cilvēki, kas daudz maz pārzina šito sfēru, nesniedz tev kompetenci, jo es nepierakstu un tā. Mēs tik daudz informēju, bet es ceru, ka nebūs. Būs normāli, kā vienmēr. Vēl esot jāpaciešās apmēram dienas 3. Tad būs vēl siltāk. Dienas 3, jā. Uz nedēļas beigām būs apmēram jau solīja līdz 12, kas uzvar. Pilnīgi reāli iespējams. Bet tas, ka šādas temperatūras svārstības, kā jūs domājat, vai tas cilvēkam nesagādā papildus grūtības? Es domāju, ka nē, mēs ir diezgan tādi zemīgi tauti, mēs ir pieraduši. Mēs nav tagad dienvidos tie, kas tagad dzīvo. Viņiem, piemēram, Spānijā, Francijā, jo diezgan liels augstums. Jā, sniegs arī Vācijā. Protams, Ķīna arī. Tas liecina par klimata maiņu tomēr. Nu, protams, kas cits. Bet es neuzskatu, ka vispār tā kā runā šeit, ka būs kaut kāds baigs sasils atmosfēra, man kaut kā liekas, ka nē. Jo citur sasils, bet pie mums tieši otrādi. Es uzskatu, ka mums nav tik silti, mums tieši otrādi augsts. Mums taču vasarā tikpat kā nebija. Un tas, ka zaļas un dzeltenas lapas un sniega pēkšņi. Tas ir baigs smuki. Vēl tagad ir dzeltenas, dažiem kokiem pat zāļus. Bet pagriezīsim laika ritējumu atpakaļ. Jūs redzat Kuldīgu pagājušās sestdienas novakarē. Tāds bija šis sniegputenis.
Ko?